tēma šodien. Kā rodas reliģija? Kā rodas reliģija? Tu vari pateikt, vismaz 3 cilvēkiem, šodien tu uzzināsi, no kurienes rodās reliģija. No kurienes un kā? Un man ir jāpaskaidro tūlīt, ka reliģija ir reliģija, bet Dievs, tas ir Dievs. Pasauli izprot ar vārdu reliģija. Pasauli un arī reliģiski cilvēki ar šo vārdu izprot kaut kādu noteiktu punktu sistēmu, pie kuriem pieturoties, tu vari gūt apmierinājumu tam, ka tu esi izdarījis un tavu dzīve ir saskaņot arī ar Dievu. Bet reliģijai nav nekā kopīga ar dzīvām attiecībām ar pašu Dievu. Pasaulē ar vārdu reliģija apzīmē jebkuru baznīcu, jebkuru cilvēku, kurš kaut kam tic un apmeklē kādu draudzi, jebkuru, vai kristiešu, vai musulmaņu, vai krišnieru, vai tā būtu katoļu, vai luterāņu draudzi, vai jehoviešu draudzes, bez izņēmuma. Reliģija. Draugi, bet pašai reliģijai, ja kaut kādu vērtību sistēmai, ko ir pieņēmuši cilvēki, bet ne Dievs, tā ir reliģija, bet ne dzīva ticība Dievam. Dzīva ticība Dievam ir personīgas attiecības ar debesu Tēvu caur Jēzu Kristu un dzīve, tāda dzīve, svēta dzīve, kādu to māca Dieva vārds Bībelē. Viss, kas ārpus, kad cilvēki aizsardzās ar Bībeli, izņem no Bībeles izvēl kaut kādu sistēmu, kaut kādus punktus, kas nosēdz viņu pašu nevēlēšanos dzīvot Dieva gribā un aizsardzoties ar Lūk, tas, ko es daru, ir rakstīts Bībelē. Lūk, mūsu kārtība draudzē, ja tā kārtība, pēc kādas es dzīvoju, ir balstīta Bībelē, taču ne visā Bībelē. Draugi, ir svarīgi darīt un dzīvot pēc visiem tiem principiem, kurus māca mums Dievs, nevis kaut kādu daļu, jeb arī kaut kādus rakstu vietas, jeb kaut kādus principus, ko Dievs mums ir devis, lai mēs būtu dzīvās attiecībās ar viņu un lai viņš varētu mūs svētīt, lai viņš varētu mūs lietot. Ka mēs šos principus Dieva vietā sākam pielūgt principus. Dieva vietā, kad cilvēks sāk pielūgt pašus principus, ko Dievs devis, plus ar savu prātu izdomā vēl savus principus papildus tiem, kas Bībelē minēti, tos sauc par reliģiju. Reliģija ir visniknākais Dieva ienaidnieks. Kas piesita Jēzu Kristu krustā? Tā bija tā laika reliģija. Tie bija raksturmācītāji, tas bija tā laika draudzes, farizeju draudzes apvienības, saduķeju apvienības, draudzes ar savu mācību. Dažādi cilvēki, priesteri un levīti, un tā tālāk un tā joprojām, kas mācīja Dieva principus, bet tā vietā, lai pielūgtu pašu Dievu, viņi pielūdza šos principus, plus papildus ievies cilvēcīgu kārtību savās draudzēs, cilvēcīgas likumus, kam nebija nekāda sakara ar pašu Dievu un Dieva gribu. Un, kad tu no malas skaties uz šādu te kārtību, tur ir Bībele, tur ir baznīca, tur ir kaut kādi principi, kas atgādina Dieva prātu, bet patiesībā tā ir vienkārša reliģija. Un, draugi, reliģija ir visnīkākais velna ierocis, kas iznīcināja, es nepareizi saku iznīcināja, kas sita Jēzu Kristu krustā. Un kāpēc viņš ir tik bīstams? Kāpēc reliģija ir tik bīstama un kāpēc viņa ir tik ietekmīga uz cilvēkiem? Tāpēc, ka tas ir velns, kas nāk
gaismas eņģeļa izskatā. Tas ir vēlns, kas nāk un paziņo. Tāda ir Dieva griba. Tā saka tas kungs. Bet Bībelē to nevar pamatot. Arī tas ir kaut kas ārpus Bībeles konteksta. Piemēram, pēdējā laikā bija tāds sāsinājies uzbrukums. Tā kā noklusis ir nedaudz. Bet tās sāsinājies uzbrukums bija uz draudzi, arī uz mūsu draudzi. Dažādos komentāros parādījās izteicieni par sektām. Par sektām. Pēkšņi, tā, viļņveidīgi. Parādās pēkšņi, tā sāsinājās. Tas, ko jūs darat, to, ko jūs apmeklējat, kur jūs esat iesaistīti, mūsu draudzi nostauc par sektu. Un tad tur tiek minēti visādi iemesli, ko šeit ar cilvēkiem izdara, kā viņus te plikus noģērba un atņem viņam visu un pēc tam izmet un tā tālāk, kā izmanto. Un es sāku rakties apakšā, sāku lasīt, interesēties. No kurienes pēkšņi, vai tiešām tā pēkšņi cilvēki paši no sevis tā sāka rakstīt, no kurienes tas viss? Un tu zini, ka arī politiskā situācija Latvijā nav īpaši stabila. Tu zini to, ja? Ir politiski spēki, tas vējš un tas laiks, kā saka, pēc Maskavas laika. Ir kādi, kas vēlās, ka mēs dzīvojam pēc Maskavas laika, un tas vējš pūš no Maskavas. Krievijas intereses Latvijā ir bijušas un vienmēr būs. Un es uzrakos uz tādu organizāciju kā Antisekta, sektu apkarošanas birojas. Un interesanti, ka es redzēju klipu par šiem cilvēkiem. Viņi visi bija runāja lauzītā latviešu valodā. Viņi visi bija krievu tautības. Un nav noslēpums, ka ir politiski spēki, kas šodien cenšas sarīdīt latviešus ar krieviem. Gan krievs, gan latviešu Dievs ir radījis, un ja mēs tad dzīvojam, mums nāksies sadzīvot. Bet ir kādi politiķi, kas to cenšas izmantot un rīda vienu pret otru. Tu esi to pamanījis? Es mīlu krievus. Mīlu latviešus. Man pilnīgi vienalga, čigāns vai ebrejs. Un ne jau man daļa tur kādu nosodīt, es tev gribu pastāstīt par reliģiju. No kurienes? Tā ir, man nav pierādījumi, bet te ir patiesībā vieta darbam drošības policijai. Es domāju, ka šī informācija viņus arī varētu interesēt. Jo ir dažādos veidos, tāda kā Krievu kultūras tas centrs. Ja tu ziņas lasi un seko līdzi, tad Putina partija, ja Putina cilvēki sponsorē, dažādus politiķus Latvijā, kas aizstāv Krievu interesi, bet patiesībā viņiem ir Latvijas nevis interesi pie pašiem Krieviem, bet pie šīs teritorijas Latvija. Šiem cilvēkiem ir interesi šajā teritorijā, kas ir tāds starposms starp Eiropu un Krieviju. Kas vienmēr Latvija ir strateģiski svarīgs punkts Krievijai. Un tāpat arī Eiropai, tāpat arī Amerikai. Ja Latvija nebūtu NATO, tad Latvija vairs sen nebūtu Latvija. Un arī tagad Latvija tā pieticīgi pilda savu pienākumu pret NATO, pret savu vienīgo drošības garantu, politikā. Un tad ir kaut kādi spēki, kas dažādos veidos cenšas vienot Krievu cilvēkus šeit Latvijā un noskaņot daļu pret valdībām un varām kādu pastāvu šeit, arī pret latviešu tautu. Un lūk, kāpēc ir šāda organizācija Antisekta, kas izplata melus, komentāros raksta, es nezinu, kā tur viss notiek, to būs grūti pierādīt, bet fakti. Kāpēc viņi to dara? Kāpēc sektas? Kāds tam sakars ar šo politiku? Lūk, vienkārši. Latvijā ir pareizticīgo baznīca, kas vieno Krievu tautu. Pasaka Dievs, kāds Krievs aizies no pareizticības un pievienosies kādam luterāņam latviešu. Saproti? Šī organizācija slepena, faktiski viņa tāda, darbojās viņa netīri.
Tas ir viens no posmiņiem, kā esmu saskatījis. Viens no posmiņiem, kas rūpējās par to, lai rīdītu divas nācijas. Savu interešu labā. Ir tādi cilvēki kā Lindermans un tā tālāk un tā joprojām saskaņas centra šī partija, viss, kas tur notiek, netīras lietas. Šeit mums blakus ir baznīca. Un šodien tā ir pilna ar cilvēkiem. Kā domā latviešiem? Ar krieviem. Kā domā uz ģērboņa Krievijas? Kas te ir attēlots? Kas ir attēlots uz Krievijas ģērboņa? Ērglis ar cik galvām? Zini, kāpēc divas galvas? Tāpēc, ka viens simbolizē Putinu un otrs, caru, jeb imperatoru. Tas kaut kāds laiku arī karogā ir tas pats. Es to visu esmu izpētījis. Arī karogā šīs krāsas ir sava nozīme. Un otra galva nozīmē reliģisko varu valstī. Kas valda Krievijā? Viens cilvēks plus reliģija. Un reliģija ir sava galva patriarhi. Lūk, kāpēc tā pēkšņi, kad tagad bija viss tās ar saskaņas centru, viss tās problēmas Latvijā, lūk, kāpēc pēkšņi sāsinājās, pēkšņi komentāros parādās ar nepareiziem latviešu vārdiem, krievu rakstīt kaut kādu komentāru par sektām. Un kā domā, kurš visvairāk uzstājās parasti? Kurš visniknāk nostājas, no kuras konfesijas cilvēks visniknāk nostājas par to, ka šī ir sekta? Kur tie būs, kā domā? Luterāņi? Pareizi ticīgie. Āmen. Lūk. Politiķi manipulē ar masām. Es atkārtoju, es mīlu krievus. Man absolūti nav ne pret vienu krievu nekas. Un ne pret vienu latvieti. Jānis smējās. Nē, es varu atrast visu kaut ko. Bet ne tāpēc, ka viņš ir krievs vai latvietis vai čigāns. Vai lietuvietis, vai igaunis. Ne tāpēc. Lūk, reliģija. Briesmīgs sātana ierocis, kas apmuļķo cilvēks un nāk gaismas eņģeļa izskatā. Lūk, kāpēc ir ļoti bīstams. Viņš sagandē cilvēku prātus. Reliģijas pamatā ir cilvēka vēlme apmierināt savu dabisko vēlmi pēc attiecībām ar Dievu. Bet cilvēkam vēl kāda vēlme ir, kā tikai attiecības ar Dievu. Un kā tā ir? Ir vēl kāda vēlme. Viena vēlme ir jā, kungs, un otra vēlme kāda ir? Miesas vēlme, nē, kungs. Es gribu darīt tā, kā es gribu darīt. Un lūk, tiklīdz cilvēki, kuri grib būt, viņi grib ticēt tam, ka viņa attiecības ar Dievu ir kārtībā un mūžības jautājums ir sakārtos. Viņi izdomā savus likumus un savu kārtību, aizcedzoties aiz Bībeles, kas attaisno viņu grēku. Pazemina standartus draudzē. Cilvēka vēlme dzīvot neatkarīgi no Dieva. Un reliģija ir palīgs. Viņi atnāk izpildu dažādas rituālus un šādā veidā apmierina šo dabisko vēlmi pēc attiecībām ar Dievu, kas patiesībā ir surrogāts un ved tevi tiešā ceļā peklē. Tā ir patiesības atgrūšana, balstoties, aizsadzoties aiz izkropļotas Bībeles mācības. Tie nav kaut kur norakstīti vārdi, tie ir manis paši vārdi. Tā ir patiesības atgrūšana. Kas cilvēku dara brīvu? Kas ir rakstīts Bībelē? Tu iepazīsi ko? Tu iepazīsi patiesību, un patiesība tevi darīs brīvu. Bet tagad mēs dzirdām patiesību un zinām, ko tas mums maksās. Mēs negribam maksāt savu cenu, un mēs atgrūžam patiesību. Un tā vietā mēs to aizvietojam ar izkropļotu Bībeles mācību. Ar vieglāko ceļu, ar plato ceļu. Un tā miljoniem cilvēku pasaulē sēž baznīcā, reliģijas demonu varā un taisnā ceļā iet paši un ved citus peklē. Amen! Reliģija. Reliģija ir reliģija. Tas nav dzīva ticība Dievam.
Reliģija, šādā izpratnē, kā es to šodien pasniedzu, ir ļoti spēcīgs, manuprāt, spēcīgākais sātana ierocis, kas spēja pat Jēzus sist krustā. Kas spēja vajāt un nogalināt visus Jēzus seko, ne visus, bet tos, kas seko Jēzum, kuriem tika klāt. Par reliģijas upuri var kļūt jebkurš cilvēks. Arī tu vari kļūt par reliģijas upuri. Kāpēc? Aiz vienkāršas nezināšanas. Aiz vienkāršas nezināšanas, ka tev kāds piedāvā dzīva Dieva vietā surogātu. Izdari to, atnāc tur, izdari tā, viss ir kārtībā. Palas Bībeli tur, iziet tur, pasēd tur, krustu pārmet tur un viss ir čikiniekā. Kā rodas reliģija? Par reliģijas upuru var kļūt arī atrodoties reliģisku cilvēku ietekmē. Atrodoties reliģiskā vidē, ka tavi ģimenes locekļi ir reliģiski cilvēki. Un te nav svarīga konfesija, absolūti. Reliģija ir visur. Draugi, arī mūsu draudzē mierīgi kāds var kļūt par reliģijas upuri. Un es šodien nerunāšu par tādiem izteiktiem reliģijas piemēriem. Es runāšu par tādiem, kas var skart mūs. Jo mēs jau vairs neuzķersimies uz tādiem redzamiem kupoliem un tā tālāk. Mēs jau neskriesim un bilžu priekšā nelieksimies. Taču vēlnam ir savi ieroči katram cilvēkam, katrai draudzei. Citādi. Viņš pieskaņojās. Un priekš šīs draudzes viņam ir savi ieroči. Sakaut reliģiju iespējams ir. Tikai un vienīgi uzturot dzīvas attiecības ar debesu Tēvu savā lūgšana kambarī. Bībele un lūgšanas regulāri katru dienu. Un ne tikai savā kambarī, bet svētu dzīvi dzīvojot un esot dzīvā un veselā draudzē. Tas, kāpēc cilvēki bieži kļūst par reliģijas upuriem, ir aiz nezināšanas. Un tad es gribu šodien kaut nedaudz dot ieskatu, kas tad ir reliģija, no kurienes viņi rodās. Lai jau kāds iedīglis, kurš ir radies mūsu vidū, lai tiktu izskaus, izraus ar saknēm. Tas pārmeklē pats skaus sirdi pie visu tā, ko tu dzirdēsi šodien. Reliģija rodās arī, kad mēs attaisnojam savu grēku. Mēs zinām, kāda ir Dieva griba, mēs zinām, ko māca Bībele, ko līderi māca, kāda ir mācība. Taču mēs negribam savu cenu maksāt un dzīvojam tā, kā paši gribam. Un izdomājam savu mācību, kāpēc mēs tā darām. Aizsadzoties aiz Dieva vārda, izraujam no konteksta ārā Bībeles pāns un aizsadzamies. Lūk, kur rodas reliģija. Nezināšanas dēļ un arī vienkārši parasta grēka dēļ mēs atgrūžam patiesību. Patiesību, kas vienīgā spēja darīt tevi brīvu. Mums atver ausis, savu sirdi un dzirdi. Jāņa 8:32. Jūs atzīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus. Saki, patiesība mani darīs brīvu. Amen. Un tad šodien es gribu runāt patiesību, patiesību un vēlreiz patiesību. 2. Korintiešiem 3:6. Kas mūs darīs spēcīgus, kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam. Jo burts nokauj un gars dara dzīvu. Saki, gars dara dzīvu. Nevis likuma burts un princips tevi dara dzīvu. Arī mūsu draudzē ir mācība un principi, kurus mēs ievērojam. Bet ne jau šie principi tevi dara dzīvu un svētī un atbrīvo. Ne principi ved tevi debesīs un pārmaina tevi. Bet šie principi ir kā palīgi līdzeklis, lai Dievs varētu tavā dzīvē iejaukties un lai tev būtu dzīves attiecības ar viņu. Un kad tu sāc šos principus pielūgt, pārāk lielu uzsvaru līdz šiem principiem draudzē, tur sākās iedīglis reliģijai. Jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Saki, burts nokauj, bet gars dara dzīvu.
Mēs nevaram principus draudzē izmantot ar nepareiziem motīviem. Es paskaidrošu to un tālāk, kādi principi, kāpēc neliels ieskats būs visā. Marka evaņģēlijas 2. nodaļa no 23. panta līdz 28. Sabatā ir 10 baušļi, un viens no baušļiem ir, tev būs sabatā dienu svētīt. Dievs bija pavēlējis un ir līdz šim brīdim pavēlējis vienu dienu veltīt Dievam. Mums tā iekrīt tieši sestdienā. Tieši tā arī iekrīt. Šī ir tā diena, kad tu neesi savā darbā, bet tu esi šeit. Princips. Princips. Saki princips. Tas ir princips, kurš tev ir jāievēro. Bet ir viens liels bet. Un klausies. Notika sabatā, viņš ar mācekļiem gāja cauri labības laukam. Un mācekļi bija izsalkuši un plūsa vārpas labības un ēda tās. Saberzēja ēda. Farizēji tā laika mācītāji aizrādīja viņiem, ej, Jēzu, kāpēc tavi mācekļi dara to, kas nav atļauts sabatā? Jo jūdi un visi tie farizēji tā laika draudz, reliģija bija tik tālu aizgājuši, ka viņi pildīja 1000 sīkumus, bet aizmirst par pašvarīgāko. 1000 sīkumus. Nevar pat labības graudiņas pagaršot sabatā. Tur bija daudz tādas lietas. Viņi pārmet. Un Jēzus atbild šādus vārdus. Un viņš saka, vai jūs nekad neesat lasījuši, ko Dāvids ir darījis? Kad viņu spieda trūkums, un tas bija izsalcis pats un tie, kas bija pie viņa. Tas gāja dievnamā, augstā priestera Abjatāra laikā un ēda skatāmās maizes, ko ēst nav atļauts, kā tik vien priesteriem, un deva arī tiem, kas pie viņa bija. Pasaka, Dievs, tu ielīdīs templī un paņems tos svētumus, tev uz vietas nositīs. Tas bija nenormāls noziegums. Nenormāls. Tas būtu tas pats, kas tagad paņemt un brīvības pieminekam nonest. Sjo tev būs. Un tur neviena policija to neglābs vairs. Neviens policists, neviena armija to neizglābs vairāk par to. Kaut kā Latvijā viss iespējams. Latvieši visi iedzīvotāji ir ļoti pacietīgi. Un piecieš visu, kas staigā pa galvu viņiem. Bet Jēzus saka, Dāvids gāja un ēda. Kāpēc? Jo viņam bija izsalkums, bija vajadzība, un viņš paskaidro. Un lūk, iegaumē šos vārdus. 27. pāns. Jēzus saka viņiem, sabats ir celts cilvēka dēļ. Un nevis cilvēks sabata dēļ. Šis likums ievērot sabatu ir tavam labumam. Nevis tu sabata labumam. Ir liela atšķirība. Lūk, kur rodas reliģija. Saki, sabats ir celts cilvēka dēļ. Nevis cilvēks sabata dēļ. Katrs Dieva likums, katrs bauls ir tevis dēļ. Nevis, lai tu akli tos pildītu. Nevis, lai akli pildītu baušļus, akli. Bet tevis dēļ, lai tu spētu būt normālās attiecībās ar Dievu un svētīts. Nevis tās akls farizējs, kas akli ievēro katru principu. Draudzē ir 100 principu. 100 principu. Taču šis princips nav principa dēļ, bet tevis dēļ. Tāpēc vienmēr, pirms tu kaut ko apsver darīt vai nē, padomā, vai tas nebūs reliģija, vai tas nav no ļaunā. Var būt, ka šajā gadījumā tas ir pretēji veselīgai Dieva mācībai. Es to jau visu sīkāk paskaidrošu ar daudziem piemēriem. Ar daudz piemēriem. Pirmais punkts. Kā rodas reliģija kambarī? Kā rodas reliģija kambarī? Reliģija nāk visur. Tavās personīgās attiecībās ar Dievu kambarī, attiecībās ar Dievu vispārīgās, tavā ģimenē, attiecībās ar cilvēkiem, kalpošanā. Un mierīgi tu vari kļūt par reliģijas upuri. Un tad, kad notiek jau kaut kas lielāks, tās redzamas lietas, pirms tam ir bijušas sīkas, mazas lietas, ko tu neesi pamanījis. Un tāpēc klausies uzmanīgi līdzi. Kā atnāk reliģijas gars tavā kambarī? Kas ir kambars? Tas laiks, kad tu lasi Bībeli mājās.
Tu esi nolicis disciplinēt savu laiku, kurā tu lasi Bībeli un tu lūdzu un pielūdz Dievu. Un valda uzskats daudz cilvēku prātos. Ja tev ir šis lūkšana kambars, tad tev viss ir kārtībā, tu esi super garīgs. Nekā tam līdzīga. Personīgas attiecības ar Dievu neaprobežojas tikai ar halleluja un tavu lūkšanas kambari. Tavu lūkšanu kambarim ir jāturpinās ikdienas dzīvē, svētā dzīvē. Amen! Attiecības ar Dievu, tas nenozīmē tikai tavas lūkšanas. Tas nozīmē visu, ko tu dari attiecībā pret Dievu. Vai tu dari tā, kā viņš grib, vai dari, kā tu pats gribi. Nu, kādas būtu attiecības starp cilvēkiem? Starp laulātu pāri attiecības. Ja katrs dzīvo, kā viņš grib, satiekās pāris reizes gadā, čau, es tev mīlu, zaķīt. Kas tās ir par attiecībām, draugs? Es tev mīlu, zaķi. Bet, kad lieta nonāk līdz konkrētai atbildībai vienam pret otru, tad paliek gaužām grūti un nekas netiek pildīts. Lūk, reliģija. Un kādā veidā attiecībās ar Dievu vienāk reliģija? Lūk, tādās pašās. Tu lūdz, tu lasi Bībeli. Bet pārējā laikā tu nedari to, ko tie kambarī esi ieraudzījis. Tu nedari to, ko tu dzirdi no kancēlas sludinām. Tu nedari to, ko grupiņā māca. Tu nedari. Un te neiet runa par to, ka tu nevari izdarīt, bet tu vienkārši nedari. Un lūk, tā ir reliģija attiecībās ar Dievu. Personīgas attiecības kambarī var izvērsties par pretīgu reliģiju. Un cilvēki tiek apmuļķoti. Kāds pārgarīgs cilvēks paziņo uz tā seju tādu nežēlīgi nogurušu seju. Viņš ir lūdzis un gavējis 55 dienas. Viņš ir super garīgs. Dievs ar viņu runājis. Un visi jaunie gurķi draudzē, visi mazuļi. Dievs ar viņu runāja. Un katrs vārds, ko tas cilvēks paziņo, tiek pieņemts kā no paša Dieva. Un mazuļi staigā riņķi. Tu dzirdēji, ko viņš teica? Tu dzirdēji, ko Dievs teica šodien? Mācītājs teica to. Tu dzirdēji, ko viņš teica šodien? Mācītājs nelūdz tik daudz Dievu kā viņš vai viņa. Vai arī ano. Tas ir vidējā dzimta jau. Tev jau vairs nav sievietes, vīrieši vairs. Tur ir pārgarīga persona. Viņa pati zina. Viņa pati zina, kā ir pareizi. Viņa ir attiecības ar pašu Dievu. Viņa gavē. Viņa lūdz ar stundām. Viņa zina tavas vajadzības. Un tādas personas, kad viņas ienāk draudzē, viņas apsēžas blakus. Viņas atnāks pirmo reizi. Viņas apsēžas blakus cilvēkam, kurš pirmo reizi atnācis uz draudzi. Un pateiks, es esmu pārgarīgā persona. Tas, ko viņš tur runā, ir labi. Tas ir labi, bet viņš nelūdz tik daudz Dievu kā es. Un mūsu mācītājs nedzird no Dieva. Bet man Dievs ir teicis, ejam ar mani, ejam. Ejam uz tavu sektu. Draugus, pietiek sektas, amen? Reliģija tavā kambarī. Saki, nost ar reliģiju manā kambarī. Hau! Halleluja! Reliģija. Ja mācītājs pavada ar Dievu 4 stundas, mācītājs tā arī dara. Viņš pavada laiku ar Dievu 3 stundas tīrajā un 1 stundu pēc tam lasa grāmatas. Un tas ir viss vienā laidā smuki tā skaisti, pa vidu ir brokastis. Pusstunda brokastis un tālāk vēl stunda grāmatas lasījums. Regulāri katru dienu. Regulāri jau daudz gadus jau. Cik daudz? Man nav nemaz daudz gadi, bet ilgu laiku jau, un tas vērāms jau ir gados. Un tu sēdi draudzē un domā, manam mācītājam 4 stundas. Man būs 5 stundas. 6. Un tu mēģini to darīt. Un tev, protams, tas nesanāk. Un ja kāds cilvēks apgalvo,
es lūdzu vairāk kā mācītājs. Ja viņš tā apsēžas tev blakus un saka, hei, zini, es lūdzu vēl vairāk nekā mācītājs. Skaties ar aizdomām uz šādu cilvēku. Skaties ar aizdomām. Tas var būt reliģijas gara pārņēmums farizejs, kurš ir vēlna piesūtījis, lai novērstu tevi no dzīvās ticības. Draugs, ja mācītājiem ir šīs 4 stundas, tas nenozīmē, ka tev ir jābūt 4 stundām. Domāj, sarunāsim iesākumā 15 minūtes, ok? Sarunāsim. Iesākumā paņem savus 15 minūtes, un tad palielina savu pusstundu un stundu. Nu, nav jau tajā daudzumā tas sāls. Sāls ir pašās attiecībās ar Dievu, ka viņas tev ir tajā līmenī, kurā tu esi šodien. Tu gribi kā mācītāji, un tu sāc to darīt, un tev nesanāk, un tu esi vīlies. Tu esi vīlies. Ko lai 6 stundas tajā kambarī dara? Un tur ir klauvē pie durvīm farizeju velns. Tu saki, ka tev ir ļoti interesanti tajā kambarī. Saki, ka Dievs ar tevi runā. Pats esi nogulējis 3 stundas, sapņu saskatījies. Darbā neesi bijis, jo tu esi pārgarīgs, tev ir Dievs jālūdz. Tev par draudzi. Tu redzi nepilnības draudzē. Mums ir nepilnības draudzē Jāgavē ir. Vai tu redzēji māsā kādas nepilnības, kā mācīties ūdeni dzer? Tu redzēji, mums vajadzētu paņemt gavēni kādas 20 dienas. Draugs, ja kāds cilvēks draudzē, tad kaut ko apgalvo, kā mācīties ūdeni dzer, kā viņš runā, cik nepriedīgi viņš izturās. Tā ir pazīme, ka šis cilvēks jau ir sen vēlna varā. Novērsies no viņa. Reliģijā. Tā ir Bībeles kaut kāda punktu ievērošana, plus cilvēcīgo punktu ievērošana bez paša Dieva. Tas ir uzsvars uz pašiem principiem, bet ne uz Dievu. Kā rodas reliģija? Lūk. No pārmērīga lūkšana laika, kad tu gribi tāpat kā ar mācītājiem, draugs. Es esmu mācītājs jau kaut kādus 8 gadus. 8 gadus apmēram. Un iesākumā es strādāju algotu darbu. Bet, kad kalpošana paplašinājās, es pametu algoto darbu un saņēmu algu draudzē. Un mans pienākums un darbs ir lūgt 4 stundas Dievu. Ja tev ir laicīgs darbs, tu nevari lūgt 4 stundas. Ko tu priecājies par to, ka es nevaru lūgt? Ka es nevaru būt tikpat garīgs kā tu? Es nepriecājos, es faktu saku, tas nav iespējams. Tu neesi pilnlaika kalpošanā. Es būšu, uztaisīšu bērniņš, man dekreta atvainājumā būšu un varēšu lūgt, cik gribu. Nevarēs tu lūgt, tev tas mazais, tas like brēks. Tu nevarēsi normāli gulēt naktīs. Atkal nebūs. Kur rodas reliģija? Kambarī. Lūkšana mūsu kambarī, jeb tas lūkšana laiks mūsu, tur ir sava kārtība. Mēs arī mācām, kad ir, un man, piemēram, ir tā, es lasu, šobrīd man ir tā, 2 stundas lasu Bībeli, 1 stundu lūdzu, 1 stundu lasu grāmatu. Par līderību, tikai par līderību. Tev ir sava kārtība, ja viņi ir. Sava kārtība. Dienu no dienas. Tad 15 minūtes tu slavē, 15 minūtes tu dari to, 15 minūtes tu dari to, visā skaisti sakārtots. Draugs, šī kārtība lūkšana kambarī var pārvērsties
par principu ievērošanu vairāk nekā par Dievu. Ja tu strikti ievēro, disciplinē savu kārtību, bet tajā pašā laikā tu tās neizgulējies, tas nekvalitatīvs lūkšana laiks. Tu vienkārši nostaigā, ja tu staigā, kā tu lūdzu uz ceļiem, cits tur guļus lūdzu, viena aci guļu, otru skatās. Vai neienāk kāds istabā neieraudzīs, kas guļu. Tu esi nohaltūrējis visu savu lūkšanu laiku, totāli nohaltūrējis, bet tu esi nostaigājis pa istabu visas tās 2 stundas. Bet tu esi bijis tajā kambarī. Tu biji. Es biju kambarī. Man ir personīgas attiecības ar pašu Dievu. 2 stundas katru dienu regulāri. Nostaigāja 2 stundas. Un vēl 1 stundu stulbi blenzi Bībelē. Stulbi blenzi. Un cīnies ar miegu. Un tu pat nezini, kurā brīdī tu biji nomodā un kurā brīdī tu biji aizmidzis. Tu pat nevari saprast, vai tu no Dieva saņēmi sapnī kaut ko, tu saņēmi tu lasot no Bībeles. Lūk, kur rodās reliģija. Draudze, šo te kārtības vēl lūk, šī kārtība lūkšanās nav domāta tāpēc. Sabats ir cilvēka dēļ. Kārtība ir tāpēc, lai tavs lūkšanas laiks būtu sabalansēts. Bet ne tāpēc, lai tu viņu ievērotu pašus principus un neizdarot pašu galveno ar Dievu. Tā arī nesatikies. Tagad bija slavēšana mums. Mēs slavējam, mēs pacējam rokas. Es saku, Dievs, es satiekos šajā brīdī ar tevi. Es negaidu, ka es kaut ko sajutīšu. Es pacēju rokas un daru, kas jādara. Es saku, Dievs mīl tevi, halleluja, es izsaucos. Es satiekos ar Dievu. Es negaidu kaut kādas emocijas. Šis ir mans laiks, bet es neslavēju Dievu slavēšanas pēc. Es slavēju Dievu, lai es satiktos ar viņu. Ne jau obligāti kaut ko piedzīvot un sajust, bet lai es satiktos. Jo tajā brīdī, kad es pacēju rokas, saka, tajā brīdī, kad es pacēju rokas un izsaka mīlestības vārdus viņam, es satiekos ar viņu. Amen! Tev nekas nav jājūt, nekas nav jāpiedzīvo. Tajā brīdī tu satiecies ar viņu. Cik sēž draudzēt cilvēki dažreiz un saka, man uz mani Dievs nerunā. Es lūdzu, lai Dievs man kaut ko pasaka. Viņi nāk pie manis, mācītāji, palūdz par mani Dievu, lai viņš kaut ko pasaka man. Pasaka man kaut ko, lai pasaka tev. Pasaka man kaut ko pasaka. Dievs man neko nerunā. Tu Bībeli nelasi, man nerunā. Tu Reima dabūji šodien no īpašu vārdu no Dieva? Nē, es neko nesajūtu, neko nedabūju. Draugs, ja tu lasīji Bībeli un kaut ko tur izlasīji, tu saņēmi no Dieva. Es nesajūtu tas priekš manis. Tas ir priekš tevis. Visa Bībele ir priekš tevis. Saka, visa Bībele ir priekš manis. Lasu Bībeli. Dievs ar mani nerunā. Es neko nejūtu. Neko. Tikai koka gabals esmu kļuvis. Tā labāk koka gabals nekā emocionāls. Pasaka, Dievs ar šiem vārdiem atkal mani. Emocija vadīts cilvēks. Jums nemaz nav slikts mācītājs. Ciešams. Sabats ir celts cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ. Lūkšana kambarī kārtība ir tevis dēļ. Lai būtu gan Bībeles lasīšana, lai būtu arī slavēšana, lai viss tur būtu. Un tas nenozīmē, ka tu nevari pasaka, Dievs, es samainīšu kārtību kaut kādu tagad. Es pa priekšu nevaru lūgt, man pa priekšu Bībeli jālasa. Tad tu vari ņemt vienu dienu tikai slavē vienu. Bet neaizmirsti nākamā dienā tikai lūgt vienu. Un trešajā dienā tikai Bībeli lasīt vienu. Lai viss ir balansā, saproti? Ir tādas reizes, kad man tāds pamudinājums gribas tikai lūgt. Es tikai lūdzu tad. Ir pamudinājums tikai Bībeli lasies, lasu tikai Bībeli. Bet es sakoju līdzi, lai viss ir balansā. Bet pārsvarā man ir strikti. Pārsvarā viss ir 2 stundas Bībeli, 1 stundu lūkšana šobrīd. Kādreiz bija 1,5 stundu Bībeli, 1,5 lūkšana. Pats sagribēs, es kaut ko citu pamainīšu atkal. Attiecības ar Dievu kambarī ir tevis dēļ. Lai tu būtu attiecībās ar viņu, nevis principos. Pasaka, halleluja! Halleluja! Beidzot, es tagad zinu. Es varu uzelpot savā kambarī. Dievs darīja brīvus no kambara reliģijas demona. Kambara reliģija. Vienkārši super.
Disciplinēts laiks ar Dievu. Šita disciplīna, kas daudziem nepatīk, tas vārds, ne jau disciplīnas dēļ, bet šī disciplīna palīdz tev uzturēt dzīves attiecības ar Dievu. Ne jau tāpēc, man ir disciplinētas attiecības ar Dievu, un tāpēc es esmu pareizās attiecībās ar Dievu. Ne tāpēc tu esi. Tu esi tāpēc, ka tu esi vai tu neesi. Dievs ir dzīvs, nevis reliģijos. Tu jau kaut ko tagad sāc saprast pareizi? Ejam tālāk. Kā rodās reliģija? Iedīgļi vispārējās attiecībās ar Dievu. Tad ārpus kambara mums ir attiecības ar Dievu, paklausot viņam, darot viņa gribu un tā tālāk. Kā tur ienāk reliģija? Piemēram, dievkalpojuma kārtība šeit dievkalpojumā. Šī kārtība nav kārtības dēļ. Mēs neatnākam šeit, lai ievērotu dievkalpojuma kārtību. Bet šī kārtība dievkalpojumā ir sabalansēta tā, lai mēs varētu satikties ar Dievu, saņemt vārdu no viņa, attiecības ar viņu. Mums nevajag liturģiju. Tu zini, ka daudzas baznīcas pārvēršas par liturģiju baznīcām, kur tiek ievērota dažāda veida kārtība. Un cilvēki nāk un izpilda kārtību un rituālus, bet tā aizmirst pašu galveno. Dieva nav viņu vidū. Jo ne jau kārtības dēļ mēs esam, bet Dieva dēļ. Mums ir jāzina, ko mēs izpildām un kāpēc, motīvs, kāpēc es daru to. Cilvēki kristās. Kristīs, svētīs, laulās baznīcā. Kāpēc vairums cilvēku kristās? Nu tā vajag, lai būtu kaut kāda normāla svētība, vajag nokristīt bērnu, vajag pašam nokristīties, lai būtu kaut kādas apmierinājums vai dvēselē, ka es esmu vismaz to krustiņu ievilcis, kad arī ar Dievu man viss ir kārtībā, nokārtots viss ir. To biedru naudu iemaksāja, tagad viss ir nomaksāts un viss ir sakārtots ar Dievu. Var droši dzīvot. Draugi, kristības ir tikai ne kristību dēļ mēs kristamies, bet tā, ka mums ir grēku piedošana, un ka mēs esam iepazinuši Dievu, lūk, tad mēs slēdzam derību kristībā ar viņu. Amen! Amen! No mācītājiem un kalpotājiem svētajiem, svētais Jensīs šeit stāv priekšā, no manis viegli ir uztaisīt bildi kaut kādu, tēlu kaut kādu pārsvēto cilvēku, kuru, ja Jensīs te nebūs, es tinos. Es ņemu savu čemodāniņu un tinos. Arī grupiņās, kad, kāda paskaidro, sāpīga tēma. Grupiņās. Ja es nevaru būt pie Jensīša, vai es nevaru būt pie tā, tad es nekur neiešu. Un tad tu ir pārbīdi, tomēr pierunā kaut kā, kad labāk tev ir tur būt, tu aizēji, tu nepieņem viņu to vadītāju. Jo tas otrs vadītājs, tas tavs tēls ir. Tas bija tavs tēls, tavs etalons, lūk, tas ir Dievs. Draugi, ja mācītājs uzskata, ka tev jābūt tur, ja tu neklaus tam vadītājiem, tu neklaus šim mācītājiem. Tieši tāpat, ja tu negodā manu sievu, tu negodā mani. Ja tu nepieņem manu sievu, tu nepieņem mani. Āmen, punkts. Kāda starpība kādā grupā? Kāda starpība? Tu pie kā nāc? Pie manis, pie Gannas, pie Sandijas, pie Evas vai pie Indras? Pie kā tu nāc? Vai pie Dieva? Lūk, reliģijas iedīgļi, kas nes nenormāli pretīgus augļus. Āmen. Mūzikas stils. Ko jūs tad ar roku spēlējat? Roks nav no Dieva, sātana izgudrojums. A, ko jūs korāļus dziedat? A, ko jūs operu klausaties? A, ko jūs violas čīgājat, ko? A, kas jums ir par kaķu kori vispār? Tad kāda starpība, kas ir? Kā mēs mākam, tā mēs maunam. Mēs šeit esam, lai slavētu Dievu. Oi, mikrofons čīkstēja. Nav patīkami, dabūs jau visu atbildību par to, kas izdarīja atkal. Nav jau patīkami. Un čīkstēji, kas tad ir? Pa skaļu, dabū vienalga. Mēs darām visu, ko varam, lai būtu normāli. Mēs slavējam Dievu. Mēs esam šeit, nevis lai kritizētu, bet lai palīdzētu un slavētu Dievu. Amen. Pa skaļu, nāc noregulē. Noregulē. Indi tur maun un stēn. Nāc nostidi labāk. Noziedi labāk. Un visticamāk, tas, kas to teiks, ka mēs dzirdēsim, kā viņš dzied, mēs visi rēksim.
Visticamākais tā arī būs. Un kaut pagriezīsim speciāli vēl tas monitors, lai nedzirdi sev vēl te visu. Un tad mēs tādu dzirdēsim dziedāšanu. Jo bieži vien tā arī ir, ka Indra sev nedzird, tu visu nogriezis viņai ir. Āries tur parūpējies par visu ir. Nu, Āries vienkārši pārbauda Indru, cik viņi tur labi dzied. Bet šodien bija super slavēšana. Mums vienmēr ir super slavēšana. Tas nekas, ka kādreiz kaut ko skaitina. Es tik un tā varu pacelt Dievu, rokas un slavēt viņu, amen. Ne jau mūzikas stilā vai kur. Nu sāks te operas spēlēt. Ot nenāks var operas, tu redziet. Kādas tādi būs operas, slavēsim pie operām. Amen? Tā ir mūsu draudz. Mums te ir mērķi. Bet nu, mēs centīsimies kaut kā teikt un tādu mājienas dot, lai tomēr apakaļ to Indru, kāda viņa bija kādreiz, vai ne? Labāk. Tas bungas apakaļ labāk un visu apakaļ labāk. Bet, ja ne, tad tik un tā mēs šeit paliekam. Amen. Tātad, kur rodas reliģija? Nu, tu jau sāc saprast, ka ļoti elementāri. Viņa tik nemanot, tie iedīgļi atnāk tavā dzīvē, ka tu pat nepamani. Izrauj ar saknēm. Tālāk. Draudzes nams. Mums nav pašiem sava nama, bet ja mums būtu savs nams, kāpēc mēs celtu namu, pasaki? Zini, kāpēc? Lai radītu baigo iespaidu visiem. Godību. Redz, kāds nams Kristus pasaulē, tam jencīšiem visiem tur. Redzi, ko baigo. Nē, ja mēs celtu namu, mēs celtu ērtu namu, mums tur sapulcēm. Tā vienalga, kāds tur iespaidīs, kaut šķūrī, bet lai visiem ir vietas, amen! Mēs ejam namus un fasādes mums. Mums nevajag fasādes, mums ir, ne jau, mēs darām to ne principu dēļ, bet pašas būtības dēļ, lai mums būtu dzīves, normālas attiecības ar debes Tēvu. Mēs dodam 10. tiesu. 10. tiesu dodam. Un gaidām. Inga tikko teica, vai tik dot, franču valodu arī vajadzētu zināt. Un tad tikai 20 stundas nedēļā un birst monēta. Tikai franču valodu. Tikai kamēr to franču valodu iemācījās, arī cik stundas pagāja. Un 10. tiesu galvenais, neaizmirst. Tāpēc, ka tu dod 10. tiesu, tas ne, un īpaši ar lielo 10. tiesu. Kāds baigi bagāts kļuvis, un tādu vienā. Oh, yeah. Es visu darīju, kā mācītājs teica, kļuvu bagāts. Es kā ziedoju, ne tāpēc, ka tu kaut ko kļuvi bagāts, vai ka tu daudz ziedo. Ne jau, tas nenozīmē, ka tev ir pareizas attiecības ar Dievu. Tā ir tikai viena nianse. Un motīvs, kāpēc tu dod 10. tiesu, tad mums nevajag tavu 10. tiesu. Motīvs. Ja tu nevari iedot 10. tiesu tāpēc, ka tu pats to zini, tu pats lasi Bībeli, tu pats lūdz Dievu, tu saproti, tā ir Dieva griba. Man ir jādod, kas Dievam pēc. Āmen, to dod. Ja tu nesaproti, priekš kam dod? Kāpēc tev jāmāna sevi? Es atnesu atpirkos, iedevu 10 un tagad bagais piķis ripos. Nekas tev neripos. Vēlam meli. Dievs ir labs. Viens no baušļiem ir tāpat kā sabats. To nebūs nokaut. Ot, tev nebūs nokaut. Kā domā? Tev tiešām nebūs nokaut. Es tikko lasīju ziņās, Krievijā kāds biznesmenis, laupītāji ielauzās viņa mājās. Tur bija viņa meitas sieva, es nezinu, tur precīzi neatceros. Sita viņus, pieprasīja to naudu visu, kur viņa ir un atdot. Bet viņam pašam izdevās satvert virtuves nazi, un viņš nogalināja 3, pārējie aizbēga. Viņš nogrieza 3 no laupītājiem. Ko tu būtu darījis? Ar
nazīti. Čik, 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 čik. Tev nebūs nokaut. Griez mani, sit mani, šeit viss, kas man pieder. Reku manas meļas, manas sieva, tās ir jūsu lūdzu. Kā Koplens teica, to visi tur zina, to Dievu vīru. Viņš teica, ja man tur laupītāji uz ielas, un man ģimene blakus vēl, nāks un man draudēs, es mīlestībā izvilkšu dzelzs stienī un sašķaidīšu viņam galvu. Lūk, ko nozīmē mīli savu tuvāko kā sev pašu. Jo tu mīlestība pirmkārt pret laupītāju, tas ir viens. Bet otra mīlestība ir pret savu ģimeni un arī pašam pret sevi. Amen! Jo balsu tev nebūs nokaut nozīmē. Tev nebūs nokaut miera laikā. Ja tavai zemē, tavai tautai, tavai ģimene draud briesmas, vai tu neiesi armijas rindās un necīnīsies? Te gan jāzina Dieva griba. Kādā valstī mēs dzīvojam un kā pusē mūs iestāvs, jo tu esi dzirdējis par latviešu leģionāriem, viņi tur ķēngā tagad un tā tālāk. Viena dienai komunistu pusē, viena fašistu pusē, abi cīnījās it kā par savu zemi, un tu neko nevar saprast vairs. Kāda leģionāra, viņas vienkārši lielāko daļu vienkārši mobilizē, iesaus un piespieda karot brālim pret brāli. Sarežģīti jautājumi. Dievs ir labs vēl joprojām. Tev tur aizmugurē nav rakstīti vārdi, kas sēž konkrētā vietā. Te nav rakstīts bērna. Ir? Te Evelīda, Kristīde. Ja viņa tur. Te nav pierakstīts. Dainītis. Dainis. Cieti. Evelinčiks. Indriņa. Un Evitāra Vitālija. Katram savu vietiņu mūsu draudzē. Un atnāk cilvēks, kurš nezina, ka tur ir rakstīts. Viņš nepamanīja un iesiežās tavā vietiņā. Un tu nāc. Tu neredzi, ka tur rakstīts. Tu neredzi, ka tur rakstīts jau bērna. Uz atpakaļ. Bišķi pieaugs Dievā, varēs nākt uz priekšu vairāk bīdīsies. Elementāras situācijas. Mēs neapmeklējam draudzi, lai ieņemtu savu vietu. Mums ir mērķi un citi iemesli, lai kalpotu Dievam un cilvēkiem. Un ja kāds sēž manā vietā priecājās, slava Dievam, un kāds ir atnācis un sēž manā vietā, es sēdēšu citur. Šeit nav rakstīti vārdi. Ja vienīgi nav rezervēts. Tev nebūs laulība pārgāt, pareizi? Un tu tikai meklē to brīdi, un tev nepatīk tā vecene. Un tas vecis. Jā, piegriezies ar viņu. 10 gadus mocos. Nē, es nemocos. Es kādu piemēru. Un tu gaidi izdevību. Kad beidzot viņš pārkāps laulību un es varēšu šķirties. Jo vienīgais iemesls, kāpēc var šķirties, ir netiklības gadījums. Izņemot netiklības gadījumu. Un tu gaidi un izdomājies un iztēlojies un meklē neesošs pierādījums. Un ja arī tas vīrs tev ir sagraugots, tas sieva, draugs, tas nenozīmē, ka tieši tāpēc tev tagad ir jāšķirās. Tas nozīmē, tu vari arī piedot. Tu vari arī piedot, bet ja atkārtojās un vēl atkārtojās, un es domāju, tā labāk nevajag vairāk. Reliģija. Saproti? Nav svarīgs pats likums. Likums ir tevis dēļ. Un tavas ģimenes dēļ, tavas draudzes dēļ, tavu finanses dēļ, tavas mūžīgās dzīvības dēļ, tavu attiecību ar Dievu dēļ, tevis dēļ. Tu atrod latu zemē.
obligāti aiznes uz atradumu biroju. Vai panorāmai paziņo. Es domāju tā, ja Latvijas zemē ārā uz ielas un nav neviena cilvēka, kad tu neredzēji, kam tas nokrītas, ņem un liec kabatā nopēr saldējumu. Vari neņemt, cits paņems vienalga. Atrast nav zakts. Kā nav zakts? Tas kā man piederēja? Pagaid. Bet tur būs maks zemē. Tur ir tiesības iekšā, tur ir vārds, uzvārds iekšā. Atrast nav zakts. Vai arī tā ir liela naudas summa. Ieskaita kontā pēkšņi. Es esmu dzirdējis šos variantus. Ieskaita kontā kaut kādu naudu lielu. Dievu, brīnumi! Brīnumi gan! Bankas kļūdās un pārskaita reizēm naudas, pat miljonus es dzirdēju pārskaita. Nepareizi. Pašvainīgi, Dievu brīnums. Dievs tā gribēja ievirzīt visu piķi manā kontā. Reliģijā. Reliģijā. Dievs ir labs joprojām. Amen. Kredīts. Tu zini, ka princips, mēs pieturamies pie principa, ka kredītus nevajag ņemt. Taču tas nenozīmē, ka nekādā gadījumā un nekad to nevar darīt. Piemēram, Jongi Čo savās draudzes namu cēla, viņi ņēma kredītu bankā. Viņi to uzcēla. Bet šādos gadījumos, ja tev ļoti sagribās kredīti ņemt, ļoti lūdzu parunā ar līderi savu obligāti. Vai arī mani parunā. Jo viņš labāk redzēs, kāds ir tava situācija, vai tiešām tu vari kaut ko, un vai tas ir vajadzīgs. Piemēram, mana kredītkarte vienmēr tiek lietota Dieva vajadzībām draudzē. Man ir tāda kredītkarte, un tur ir kaut kāds 900 latu kredīts. Vienmēr, kad draudzē kaut kas nesavelk, es vienmēr no turienes lieku iekšā. Bet tā ir kredītkarte. Mums tagad ir jānomaksā akadēmijas rēķinis 1200 lati. Konferences izdevumi. Mēs esam, ne tā kā parādā, bet mums daudz naudas vajadzīgs ir. Es mierīgi to visu liekšu iekšā. Pēc tam atdošu. Ja pareizāk sakot, atdosim. Atdosim. Dievs ir labs. Vienreiz kāds lūkšanas sapulcē bija aizmirsis pārtikas maisiņu, tur bija gaļa iekšā. Un tas cilvēks, kas atrada, tur bija gaļa kaut kādi produkti. Es neesmu, kurš atrada to maisiņu, aizmirsis bija. Viņš nāk pie mani un saka, ko lai dara, ko viņš aizmirst. Varbūt vakariņas viņam visu, no ko ēst cilvēkam. Es saku, ņēm uz mājām, ēd nost. Ņēm, ej uz mājām, ēd nost vai atdod, kam vajag. Sapulce ir beigusies, viss jau ir prom un tā gaļa sabojāsies. Nevar. Tev nebūs zakt. Vai stāv te un nākam sestdien paņēmis. Vai pirmdien. Tev nebūs iekārot. Zini, tās balsas ir. Nebūs tev iekārot. Zini, tas nenozīmē, ka tu nevari apmeklēt pludmali. Un ka tev pludmalē, ka tu peldies, ka tev jāuzvelk džemperes un bikses kājās vēl un zandalis. Tas nenozīmē, ka tev obligāti, ja tu esi pludmalē, tev ir tas vien jādara, ka... Tas to nenozīmē. Ja tu esi normāli brīvs cilvēks, ej, peldies. Nāk tev skaistuli vai skaistulis, baigā presīt. Labi, ar to mēs izbeigsim to visu diskusiju. Var tur pateikt,
Bicīts baigais. Ieraudzīja zēna pludmalē, smuki, slava Dievam, Dievs noradījis, baigo uzradījis. Forši. Un ar to mēs visu izbeidzam. Mēs pēc tam neejam mājās un neatsaucam atmiņā pludmales atmiņas. Tu atgulies mājās vēsumā vakars, uzliec mūziku erotisku. Un atsauc atmiņā visu, ko tu redzēji. Un sieva domā, kas ar tevi ir? Tu mani vairs nemaz negribi. Viņam jau citi tēli. Vai mēs šodien kaut ko sapratām? Kur rodas reliģija? Tepat mūsu vidū, tepat mūsu draudzē var mierīgi uzdīt reliģija. Taču mēs zinām no šodienas. Mēs zinām no šodienas, kas ir reliģija, kur viņi rodās. Un mēs zinām, ka nevis principi ir svarīgākais, bet svarīgākais ir tas, ka tie principi ir priekš mums. Nomira tētis, nomira mamma, un tev ir bērns sestdienā. Ko? Lai miroņi aprok savus miroņus. Tās uz Bībelē ir rakstīts. Draugs. Mans pienākums ir aizbraukt un pēdējo reizi atvadīties. Vismaz to palicēju dēļ. Un tas, kas vienu reizi pa 10 gadiem nebūšu dievkalpojumā, tas jau mani nenogalinās. Bet tā pēkšņi kā 101 dalmācietis radinieki sāk mirt. Un dalmācieši nemir, bet viņi ir daudzi. Bet daudz kā 101. Un katru otro sestdienu vai reizi mēnesī ir bēres. Kam te bija? Es dzirdēju, jāiet uz bēriem bija. Tam bēres tur. Un tad jāsāk domāt. Jeb tu ceļā uz dievkalpojumu. Bandīti piekāvuši kādu. Tas guļ tur asins peļķēt. Un nav neviena cilvēka. Dievkalpojums. Šis palīgā. Sasis tad guļ tur. Asins tek tur. Palīdziet. Dievkalpojums man ir. Man ir svarīgas lietas, nekad nīcīgās lietas. Ko nopelnīt dzīvē, tas būs tevs. Jā. Es lūkšanu laikā skatos pa logu arī. Es staigāju pa istabu, es redzu, kas ārā notiek. Skatos. 2 puikas tieši man pretī uz ceļa guļ zemē, mašīna notriek. Vakar? Aizvakar vai vakar bija. Guļ. Un cilvēki mašīnas apstājuši, ritenis kaut kur mētājās. Ceļa nost, nes viņas tur. Viens tur kungs, mocās kaut ko. Otrs tur guļ vispār. Un pēc kādas stundas abi piecēlās. Viens tāds klibodās. Otrs normāli saķēra galvu, vai ko es izdarīju. Bet sākumā viņi gulēja kā beigti tur ap 2. Ja tur es skatos, notiek avārija, šoferis aizbēga. Neviena nav, tur vajag palīdzību. Lūkšana laika, prioritātes. Prioritāte. Es būtu skrējis lejā, tūlīt zvanījis policijai, viss būtu darījis. Bet tur bija mašīna, tur bija cilvēki, vairāk nekā vajag. Žēlsirdīgais samarietis. Par to ir rakstīts Lukas 10:25 un tālāk. Kāds cilvēks piekauts gulēja zemē. Un priesteris gāja garām. Dievkalpojums. Levīts gāja garām. Tur lūkšana laiks. Un tad kāds pagāns gāja garām, samarietis. Un viņš to cilvēku ņēma, ārstēja, samaksāja par viņu ārstiem. Un šādā veidā Jēzus pateica, kurš ir tavs tuvākais. Jo kāds farizējs bija uzdevis jautājumu, ko man darīt, lai es nāku debes valstībā. Viņš saka, tu daužus zini, jā, zini, noskaitīji tur. Saka, lūk, pildi un būsi mūžīgā dzīvībā. Kurš no mums ir tuvāk? Kurš tad man ir tas tuvākais, viņš jautāja. Viņš jau meklē, jau šitos te jau. Kurš ir tas tuvākais? Pret kuru man jāizturās ir tā, pret kuru nē? Lūk, tuvākais tam, kam šodien ir vajadzība.
Halleluja. Dievs ir galīgi labs. Un mēs šodien ļoti skaidri uzzinājām, kas ir reliģija un kur viņa rodās. Vai tā ir? Tātad, kas ir reliģija? Reliģija ir kaut kādu vērtību kopums, ko cilvēks ievēro un tādā veidā apmierina savas reliģiskās jūtas. Reliģija rodās, kad cilvēks atstum patiesību un tā vietā pieņem cilvēcīgas mācības, balstoties un aizsardzoties ar Bībeli. Lūk, tā ir reliģija. Reliģija ir, kad mēs pildām principus dievišķus, likumus ar nepareizu motīvu. Saki motīvs. Nepareizs motīvs. Motīvs. Kāpēc esmu līderis, piemēram? Kāpēc mūsu draudzē ir izteikta līderība? Vai kāpēc tu gribi būt mācītāju komandā? Ja kāpēc tu gribi nākamais līderis būt potenciāli tā? Kāpēc tu gribi? Lai tāpēc, lai būtu tuvāk mācītājiem, vai tāpēc, lai būtu Dieva gribā un glābt cilvēkus efektīvāk? Kāpēc? Lūk, jautājums. Motīvs ir svarīgs motīvs, nevis pats princips. Mēs nepildām principus, mēs pildām Dievu. Un ja mūsu motīvi ir pareizi, tu piedzīvo savā dzīvē Dieva svētības. Amen! Tu piedzīvo, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Dievs ir brīnišķīgs. Saka, Dievs ir brīnišķīgs. Mateja evaņģēlijas 23, no 1. panta. Jēzus konkrēti noliek farizējus. Saka, es ienīstu reliģiju. Amen. Es ienīstu reliģiju. Es ienīstu. Katru iedīgli manī es izrauju. Es atdodu tev pie krusta, kungs. Atbrīvo man no tā. Es gribu dzīvot skaidru dzīvi kopā ar tevi, bez liekiem izpušķojumiem un nepareiziem motīviem. Jēzus saka, uz Mūzes krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizēji. Tie dara visus savus darbus tikai tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev plats lūšanas siksnas un drēbēm garas pušas. Tie mīlestos sēdēt goda vietās un sinagogās pirmajos krēslos. Ka ļaudis tirgus laukumos to sveicina un sauc par rabi, par mācītājiem un līderiem. Bet jums tas nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs Kristus un jūs visi esat brāļi. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujat tiem, kas vēlās tur iet. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs apriet atraidņu namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu. Saki, smagu sodu. Reliģija ir pretīgā. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūsu ticībai. Un pēc tam jūs šo cilvēku padarat par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. Ir cilvēki, līderi, kuri sabuntojas pret Dievu. Viņi uzskata, ka mācītājiem nav taisnība, un viņi ņem tos cilvēkus, kas viņam ir bijuši. Saindē viņu un ņem līdzi. Viņi domā, es izglābšu viņu. Patiesībā viņi padara viņus par elles bērniem, ļaunākiem nekā viņi bija. Ik viens cilvēks draudzē, kurš novērš tevi no draudzes, no līderiem, no kalpotājiem, no draudzes mācības, kaut ko runā un kurd, ir elles bērns. Šis iedīglis jau ir viņā, šī vēlna sēkla, šis jūras gars jau ir viņā. Tāpēc esi uzmanīgs un sargies no reliģijas. Jēzus saka, sargieties no šiem cilvēkiem. Vai jums farizēji,
Jūs ģeķi un aklie, viņš saka. 23. pāns. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm. Perfekta 10. tiesa, viņi perfekti pilda visu Dievu likumus. Taču jūs atstājat bez ievērības pašsvarīgāko bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Šo bija darīt un to neatstāt. Tev būs darīt principus. Tev būs pielūgt dzīvot Dievu un pielietot šos principus. Draudzes mācību, Bībeles principus pielietot. Saprot? Šo tev būs darīt un to neatstāt. Tev būs pielūgt dzīvot Dievu, dzīvot viņa gribā un lietot principus, kurus māca Dieva vārds. Bet tev nebūs viņas pielūgt šos principus. Sakaut reliģijas garu varu, kalpojot Dievam ar pareiziem motīviem, regulāri pavadot laiku savā lūkšanu kambarī, ne tāpēc, ka tas tavi plusiņi ierakstīti, ne tāpēc, es apmeklēju draudzi vai mājas grupiņu, lai būtu grupiņā, bet tāpēc, lai kalpot Dievam, būtu viņa gribā, iepazīt viņu vairāk, lūk motīvs. Sakauj reliģijas iedīgļus savā dzīvē. Izrauj tos ar saknēm. Amen.